Tātad projekta nosaukums ir atgriešanas salēs un satiksmes pārvades rekonstrukcija, nodrošināt Rēzeknes kā Austrum Latvijas kultūras un izglītības centra pieejamību. Šis projekts jau ir, šī ir otrā kārta. Pirmā kārta faktiski jau ir slēdusies. Pirmā kārta bija viadukta rekonstrukcija un pirmās kārtas izmaksas bija 858 137 lati. Ja, un tad konkrēti par projektu. Tad atgriešanas salēs rekonstrukcijas otrās kārtas projekta izmaksas, kā es jau teicu, ir 5 654 000 un ERA finansējums sastāv 4 712 957 lati. Tātad arī ir valsts budžeta finansējums un pašvaldības finansējums sastāv 733 238 lati. Tad bišķiņ par tām pozīcijām, ko tad mēs reāli būvēsim. Tiks izbūvēts jauns asfalts betona segums, 43 000 kvadrātmetru. Faktiski tā ir, tālāk jūs redzēsiet, 2,81 kilometrus. Ja. Betonā bruģa segums, faktiski visi gāja celiņi tiks pārbruģēti, kopā sastāv vairāk kā 17 000 kvadrātmetru. Būs izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas caurules, jo lielākajā daļā atgriešanas salē vai nu tās nedarbojas, vai nu lietus ūdens kanalizācijas vispār nebija. Tiks rekonstruēts tilts pāri Rēzeknes upē 4 braukšanas joslām, un faktiski demontāžas darbi turpinās arī šobrīd, viss notiek saskaņā ar grafiku. Tiks izbūvēti vaļstrāvas tīkli, elektrotīkli, iestādīti 100 koki un vairāk kā 5000 krūmu saskaņā ar labiekārtošanas projektu, kas ir tehniskā projekta sastāvdaļa. Mēs iepirkumā un saskaņā ar būvnieku laika grafiku tilta izbūve ar pabeigtu braukto segumu tiks veikta līdz 2011. gada novembrim. Faktiski jau šajā gadā mēs varēsim izmantot jaunu tiltu. Atgriešanas salēs posms no Lubānas ielas līdz Pils ielai, izņemot dažus krustojumus, darbi tiks uzsākti 1. martu un faktiski 2011. gada augustā mēs jau varētu saņemt šos te ielu posmus atpakaļ, varēsim arī izmantot. Pils iela līdz tiltām, atgriešanas salēs posms no Pils ielas līdz tiltām darbus mēs uzsāksim 11. gada augustā un līdz novembrim arī pabeigsim kopā ar tiltu. Tātad uz šo gadu, uz šī gada beigām, faktiski visā centrālā atgriešanas salēs daļa būs pabeigta. Būs uzliktas 2 kārtas asfalta seguma un mēs to ielu varēsim arī izmantot. Uz 12. gadu mums paliek Latgales ielas krustojums, tātad Latgales ielu līdz Daugavpils ielai. Attiecīgi šie darbi ir plānoti uz 12. gada aprīli, jūniju. Un 12. gada aprīlis, augusti plānots 3. kārtas uzlikšana, asfalta seguma 3. kārtas uzlikšana visai atgriešanas salē ar attiecīgo marķējumu un citiem darbiem, kas ir nepieciešami visu darbu pabeigšanai. Šeit jūs redzat to pirmo schēmu, kas jau darbojās uz šodien dienu. Ja, bet ar sarkano mēs redzam, ka ir slēgts tilts atgriešanas salē. Attiecīgi gājēju un transporta kustība tiek maksimāli novirzīta pa Dārzu ielu. Kā jau visi pamanīja, Latgales un Dārzu ielas krustojums tika rekonstruēts, bet tika nomainīta arī luksofora vadības sistēma. Viņa bija sakārtota tā, lai sabiedriskā transporta autobusi varētu pareizi iegriezties no Latgales ielas uz Dārzu ielu. Tika nomainītas braukšanas joslas un pārprogrammēts luksofors ar mērķi maksimāli ātri izlaist cauri krustojumam sabiedrisko un arī citu transportu. Tā, šī schēma darbojas un tika pārskatītas vairākas zīmes.
vienkārši laika gaitā dažas zīmes tika noņemtas, tā kā īpašas vajadzības pēc viņām arī nebija. Un tad par to schēmu, kāda viņa būs tagad, ar 1. martu. Kā es jau minēju, 1. martu darbi skars gandrīz visu Atbrīvošanas salēju. Posmā no satiksmes pārvada, kas ir Viedoklis pie dzelzceļa, līdz pat tiltam pāri Rezeknes upei. Tad šajā posmā šis lielais posms arī būs sadalīts savu veidu posmos, jo būvniekiem ir uzstādīts mērķis, lai pēc iespējas ātrāk atbrīvot tieši krustojumus caurbraukšanai, un īpaši, kas attiecas uz 18. novembra ielas un Atbrīvošanas salējas krustojumu, kas faktiski pēc pāris mēnešiem varētu būt atkal atvērts tādā darba režīmā arī caurbraukšanai. Tad uz doto brīdi, pirmajā posmā, kas jau minēju, tiks slēgts gandrīz viss Atbrīvošanas ielas posms, no Pils ielas līdz Rancāna ielai, atstājot caurbraukšanai Rancāna ielu, tad tiks slēgts arī ar 1. martu posms no Rancāna ielas līdz Krīša Valdemāra ielai, arī atstājot Valdemāra ielu caurbraukšanai, un attiecīgi arī pēdējais posms. Tātad, lai nodrošinātu optimālāko transporta kustību pa Dārza ielu, papildus tiks uzstādīts luksofors Dārza un Rancāna ielā. Tas papildus ļaus iespēju transportam nogriezties bez aizkavēšanos no Dārza ielas uz Nikodema Rancāna ielu, ja, un attiecīgi pārbraukt Atbrīvošanas salēju uz luksoforu, ar luksofora palīdzību. Un sabiedriskā transporta kustība tiks nodrošināta arī par Dārzu ielu. Dārzu ielā tiks ierīkotas pagaidu pieturas. Pieturas ir saskaņotas un jautājums izskatīts arī sabiedriskā transporta konsultatīvajā padomē kopā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju SIEDECOM. Mēs formulējām tās vajadzības, kas ir nepieciešamas, lai optimāli sakārtot sabiedriskā transporta kustību. Tad tām pieturām mēs arī varētu sīkāk arī pastāstīt. Diemžēl aktualizācija attiecībā uz pieturām mums nav, bet situācija ir sekojoša. Faktiski uz Dārza ielu tiks projicētas visas pieturas, kas bija Atbrīvošanas salējā. Stācijas iet, tad būs jānobrauc no Viedokļa uz leju un virzieties līdz Rezeknes 2 stacijai, tad pagriežoties jau uz Dārza ielu, būs ierīkota jauna autobusu pietura Dārza ielas posmā līdz Ventspils ielai. Nākamā pietura būs jau esošā pietura starp Lubānas un Valdemāra ielu. Tālāk ir jauna pietura pie 3. vidusskolas. Tur tiks mainīts arī luksoforu darbības cikls, lai nodrošinātu vienu joslu katrā virzienā, lai varētu veiksmīgi izlaist un uzņemt pasažierus. Un tālāk nākamā pietura būs arī pie 2. vidusskolas, attiecīgi izmainot luksofora darbības ciklu. Un tad sabiedriskais transports jau virzās uz Latgales ielu, kā arī bija tagad pēc esošās schēmas. Tiks mainītas arī uzstādītas papildus pieturas Rancāna ielā, kā es jau teicu, arī stacijas ielā būs aprīkotas pieturas, lai varētu apkalpot šo te rajonu. Kā arī SIEDECOMs strādā arī pie maršrutu tīkla optimizācijas, lai mazinātu gan tās izmaksas, kas saistītas ar kompensācijām un optimizētu arī to laiku un pielāgotu jaunajiem braukšanas apstākļiem. Tas būtu par to satiksmes organizāciju pēc 1. marta. Galvenā problēma bija tā, ka cilvēki sūdzējas, ka nav daudz autobusu, nevar aizbraukt no autobustas ar sabiedrisko transportu pilsētas. Es nezinu, bet faktiski
sadalījums neatbilst patiesībai, jo sabiedriskā transporta kustības blīvums viņš palielinājās pie autobusas. Ja? Un tagad no šī brīža visi tie autobusi, kas gāja pa Atbraušanas alēju un negriežas pa kreisi uz Latgales ielu, viņi tad pieturās, jo brauc no Darzu ielas garām autostai un tāpat atpakaļ. Ja? Tad tas kustības blīvums viņš palielinājās pie autostas. Un iespējas tagad vairāk aizbraukt no autostas un tālāk pa visu pilsētu, kur cilvēks vēlēsies. Tas ir viens moments. Otrais moments, kur var parādīties jautājumi, kāpēc mēs slēdzam tieši uzreiz visu Atbraušanas alēju un neslēdzam, pieņemsim, pa divām joslām, tur pusē. Bet tajā grafika, kas mums piedāvāts no būvnieku puses, mēs, diemžēl, šo grafiku nevarēsim iztenot, ja mēs nerīkosimies tāda veida, jo šitais te Atbraušanas alējas posms, kas prasa rekonstrukciju un tiks rekonstruēts, viņš ir garš, divas joslas, un ja mēs veiksim darbus pa pusēm, tad vienu pusi no ielas un pēc tam otru, tad faktiski tas prasīs divreiz vairāk laika. Un tāpēc bija pieņemts lēmums, lai būvniecības darbus samazināt pēc iespējas vairāk. Mēs slēdzam gandrīz visu Atbraušanas alēju, bet tāpat laikā izmantojot visas pilsētas iespējas, lai kustības pa pilsētas ielam netiktu aizkavēta un neveidojas sastrēgumi. Un sabiedriskais transports arī funkcionē tā kā pienāk. Nekādi darbi netiks veikti ar pieminekli represētiem, kas izveidos pie Atbraušanas alējas tiltā. Viņš tikai tiks labikārtots un labikārtots Gaja iela projekta ietvaros, nevis Atbraušanas projekta ietvaros. Un piemineklis netiks nobīdīts ne pa kreisi, ne pa labi, viņš paliks savu vietā. Tas pats attiecas arī uz Latgales pieminekli, arī tagad dzīvo visas baumas, ka mēs uz rekonstrukcijas laiku kaut kur pārcelsim to pieminekli. Ja? Bet tikpat pamatoti mēs varam runāt par Latgales viesnīcas pārbīdīšanu, jo tas ir diezgan dargi un principā nav vajadzīgi. Tas pats arī attiecas uz vēl vienu objektu, kas stāv blakus rekonstruējamai ielai, un tas ir Svēto Dievu mācas Romas katoļu baznīca, kas arī ar darbiem netiktu aizkarta, un praktiski tas žogs, kas ir ap to baznīcu, viņš tiks saglabāts, un nekādu pretenziju pret šīs baznīcas teritoriju un kaut kādi plāni, kas attiecas uz tas teritorijas samazināšanu, arī nepastāv. Visi pagalmi, kas atrodas uz Atbraušanas alēju, viņi būs sasniedzami jebkura brīdi, nebūs tā, ka piemēram, tikai slēgt pieeja kādai mājai. Ja? Un ar savu mašīnu, privātu mašīnu, jebkura brīdi cilvēks varēs atbraukt un likt savu pagalmu mašīnu. Par kuru arī uzraucas rezidences iedzīvotāji. Pie viņu veikali. Ja? Ja jūs apmeklēsiet to vietu, jūs redzēsiet, ka tagad jau sākās darbi tilta ierīkošanai, un pēc pusotra mēneša tas tilts jau stāvēs un rezidences iedzīvotāji varēs to tiltu izmantot. Un tas kaut kāda mēra noņems spriedzi ap gājējiem un principā iespējām gājējiem šķērsot rezidences upē.